Prezentācija par aktuālajiem grozījumiem nodokļu normatīvajos aktos. Sāksim no grozījumiem transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Grozījumi ir pieņemti 16. gada 23. novembrī un stājās spēkā ar 17. gada 1. janvāri. Izstrādātājs ir Satiksmes ministrija. Ir veikti grozījumi likumā 3. pantā. Ir precizēta transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa maksātāja definīcija. Turpmāk šo nodokli maksās arī persona, kuras deklarēta dzīvesvieta ir Latvijā un kura dalībai ceļu satiksmē izmanto ārvalsti reģistrētu M1 un N1 kategorijas automobīli. Ir klasificētas M1 un N1 transporta līdzekļu kategorijas. Tātad N1 kategorijas transporta līdzekļi ir mehāniskie transporta līdzekļi, kas projektēti un būvēti galvenokārt kravu pārvadāšanai, kuru maksimāla masa nepārsniedz 3,5 tonnas. Savukārt M1 kategorijas transporta līdzekļi ir mehāniskie transporta līdzekļi, kas projektēti un būvēti galvenokārt cilvēku un viņu bagāžas pārvadāšanai, kuros papildus transporta līdzekļa vadītāja sēdvietai ir ne vairāk kā 8 sēdvietas un nav vietas stāvošu pasažieru pārvadāšanai. Transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa aprēķināšana. Ir veikti grozījumi likumā 4. pantā. Likums paredz transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa likmi piemērot atkarību no automobiļa rādīta oglekļa dioksīda CO2 izmešu daudzuma. Paredzēts ieviest kārtību, ka transporta līdzekļa eksploatācijas nodokli par vieglo auto, kuru pirmās reģistrācijas datums ir pēc 8. gada 31. decembra, maksāt piemērojot likmi atkarība no CO2 izmešu daudzumu uz 1 kilometru. Šādā gadījumā veicinot videi kaitīgo transporta līdzekļu lietošanas ierobežošanu. Lai dotu laiku pārēju uz videi draudzīgāko transporta līdzekļu izmantošanu, ir paredzēti pārējais noteikumi. Tātad jaunu eksploatācijas nodokļu aprēķināšana sāksies no kārtības stāsies spēkā no 19. gada 1. janvāra. Transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa likmes. Ir veikti grozījumi likumā 4. pantā. Ar 17. gada 1. janvāri ir palielinātas likmes, ievērojot centrālas statistikas pārvaldes aprēķināta patēriņa cenu indeksa izmaiņas 16. gadā pret 11. gadu. Tātad šeit ir svarīgi ievērot, ka ja transporta līdzekļu pirmās reģistrācijas datums ir pēc 4. gada 31. decembra un līdz 16. gada 31. decembrim, tad transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli maksā līdzšinēja kārtība. Ja transporta līdzeklis ir reģistrēts pirmo reizi Latvijā pēc 17. gada 1. janvāra un kuru pirmās reģistrācijas datums ir pēc 8. gada 31. decembra, šajā gadījumā transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa likmi piemēro atkarība no CO2 izmešu daudzuma uz 1 kilometru. Likums ir papildināts ar jaunu 2 prim nodaļu, kurā noteikta ārvalstis reģistrēta transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļu maksāšanas kārtība. Noteikts, ka personai, kura ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, ka personai, kura ir saņēmusi Latviju izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgas uzturēšanas apliecību vai uzturēšanas atļauju, lai piedalītos ceļu satiksmē Latvijas teritorijā ar ārvalsts pastāvīgi reģistrētu M1 un N1 kategorijas automobīli, ir jāmaksā transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis, atbilstoši automobīļa izmantošanas laika periodam. Pa dienu 10 eiro, pa mēnesi 250 eiro, pa 6 mēnešiem 600 eiro, pa gadu 1000 eiro. Nodokli maksā izmantojot CSDD uzturēt elektronisko pakalpojumu sistēmu.
ir veikti grozījumi likumā 6. panta 1. daļā, ar kuriem ir noteikts jauns atbrīvojums no transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu maksāšanas. Atbrīvojums no nodokļu maksāšanas ir par vienu transporta līdzekļa sabiedroto spēku štāba loceklim vai viņa apgādājamam, ja šī persona nav Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs. Ir veikti grozījumi likumā 7. pantā. Likums paredz lauksaimniecības produktu ražotājiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām un atzītam akvakultūrām saimniecībām transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli par kravas automobīli, kas pēc savas konstrukcijas paredzēts dažādu kravu pārvadāšanai, un piekābēm vai puspiekābēm, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai, maksā 25% apmērā, nevis 50% apmērā, kā līdz šim. Likumā ir noteikts jauns transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa atvieglojums. Tātad turpmāk par transporta līdzekļiem, ar kuriem fiziskā vai juridiska persona, kas iekļauta lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzi, veids kravas pašpārvadājumus, tad šajā gadījumā transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļi maksā 25% apmērā. Ir veikti grozījumi likumā pa nodokļiem un nodevām. Likumā 30. pantā. Ar 17. gada 1. janvārī ir spēkā skaidrās naudas lietošanas aizliegums darījumos no 7200 eiro fiziskam personam, kas neveic saimniecisko darbību. Tas nav aizliegums veikt darījumus, kuru summa pārsniedz 7200 eiro, bet liegums veikt to fiziskam personam, kas neveic saimniecisko darbību, skaidrā nauda. Izmantojot bez skaidras naudas norēķinus, arī turpmāk var norēķināties par jebkuru summu. Šeit var izdalīt divus piemērus, kas var raksturot minētas normas piemērošanu. Tātad pirmais piemērs. Brālis savai māsai, tātad šajā gadījumā neviens no dalībniekiem, kas iesaistīta darījuma, neveic saimniecisko darbību. Vēlās aizdot skaidrā nauda 7500 eiro automašīnas iegādei. Šajā gadījumā brālis savai māsai skaidrā naudā drīkst aizdot tikai 7200 eiro, savukārt atlikušos 300 eiro jāpārskaita bez skaidras naudas norēķinu veidā. Otrais piemērs. Saimnieciskas darbības veicējs gada tirgu pārdot pašizgatavotas koka dārza mājiņas, un vienas dārza mājiņas cena ir 8000 eiro. Pircējs šajā gadījumā otrais dalībnieks jau persona, kas neveic saimniecisko darbību. Tātad pircējs vēlās iegādāties dārza mājiņu skaidrā naudā. Koka mājiņu tirgotais saimnieciskas darbības veicējs nedrīkst pārdot dārza mājiņu skaidrā nauda par 8000 eiro. Darījuma puses var vienoties, ka pircējs skaidrā naudā samaksās avansa maksājumu 5000 eiro apmērā, bet atlikušo daļu 3000 eiro apmērā pārskaitīs bez skaidras naudas norēķinu veidā. Likumā ir noteikti pārējais noteikumi, kas paredz, ka naudas darījumos, kas noslēgti pirms 17. gada 1. janvāra un to pilnīga vai daļēja izpilde paredzēta pēc 17. gada 1. janvāra, norēķinu kārtība maināma uz bezskaidras naudas maksājumu līdz 18. gada 1. janvārim. Un kā piemēru šeit var piedāvāt šādu situāciju, kā 16. gadā fiziskai personai ir izsniegts aizdevums skaidrā naudā virs 7200 eiro, un to ir paredzēts atdot skaidrā nauda pa daļām līdz 18. gada jūlijam.
Aizņēmējs 17. gadā, atbilstoši līguma nosacījumiem, atdot aizdevumu daļu skaidrā nauda. Savukārt atlikušu aizdevumu summu daļu aizņēmējs atdos 2018. gadā bez skaidras naudas norēķinu veidā. Runājot par grozījumiem dabas resursu nodokļu likumā, es gribu atzīmēt, ka ir pieņemti 2 likumprojekti. Tātad pirmais likuma projekts ir pieņemts 16. gada 23. novembrī un stājās spēkā ar 17. gada 1. janvāri. Otrais likuma projekts, kas paredz grozījumus minētajā likumā, pieņemts 16. gada 15. decembrī un arī stājās spēkā ar 17. gada 1. janvāri. Tātad likumā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi. Pirmkārt, paaugstinātas dabas resursu nodokļa likmes par dabas resursu ieguvi, ūdeņu ieguvi, gaisa piesārņošanu, videi kaitīgam precēm, preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no polistirola materiāliem. Akmeņu ogliem, koksu un lignītu pirmo reizi Latvijā pastāvīgi reģistrētiem transportlīdzekļiem. Likumā ir veikti arī šādi būtiskākie grozījumi. Noteikts jauns dabas resursu nodokļa objekts – ūdens resursu lietošana, elektroenerģijas ražošanas, arī tajās hidroelektrostācijās, kuru hidromezgla kopēja uzstādīta jauda ir lielāka par 2 megavātiem. Ir izslēgts dabas resursu nodokļa objekts, kas skar zemes dziļu derīgu īpašību izmantošanu. Likumā ir arī veiktas izmaiņas nosakot, ka valsts vides dienesta pārziņa ir nodota lēmuma par atbrīvojumu no dabas resursu maksāšanas piešķiršanu un piemērošanas procesa administrēšanu. Ir mainīta spēka esoša proporcija dabas resursu nodokļa ieņēmumu par oglekļa dioksīda CO2 emisiju pārdales procesā, nosakot, ka 60% no ieņēmumiem ieskaitāmi valsts pamatbudžetā, bet 40% tās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīga darbība. Turpinājumā ir veikti vēl šādi grozījumi, kā pakāpeniski no 17. līdz 20. gadām paaugstinātas dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonos, paaugstināta dabas resursu nodokļa likme par augsni, paaugstināta dabas resursu nodokļa likme par plasmasas iepirkumu maisiņiem, izlīdzināta dabas resursu nodokļa likme elektriskajam un elektroniskajam iekārtam kategoriju ietvaros. Noteikta prasība dabas resursu nodokļu maksātājam, kurš pats ir izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, pie pārskata pievienot akreditēta auditora ziņojumu. Un ir precizēti nosacījumi ārvalstu personai, kura nav reģistrēta valsts ieņēmuma dienesta kā nodokļu maksātāja, attiecību uz dabas resursu nodokļa samaksu un pārskatu sniegšanu par videi kaitīgām precēm un iepakojumu. Grozījumi elektroenerģijas nodokļa likumā ir pieņemti 16. gada 23. novembrī, stājās spēkā ar 17. gada 1. janvārī. Un ir veikti grozījumi likumā 6. pantā. Turpmāk, no 17. gadā 1. janvāra ir atcelts nodokļa atbrīvojums elektroenerģijai, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem hidroelektrostacijās, koģenerācijas stacijās, kas atbilst normatīvos aktos par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā noteiktiem efektivitātes kritērijiem. Ir atcelts nodokļa atbrīvojums elektroenerģijai, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai, siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijai. 16. gada 20. decembrī ir pieņemti ministru kabineta noteikumi numur 820, noteikumi par elektroenerģijas nodokļu deklarācijas veidlapas paraugu un tā aizpildīšanas kārtību.
kuri stājās spēkā ar 17. gada 1. janvāri. Noteikumi nosaka jaunas elektroenerģijas nodokļa deklarācijas formu, kā arī nosaka tās aizpildīšanas kārtību. Paldies par uzmanību!